Aleksandrs Čaks ir viens no spilgtākajiem pilsētas dejniekiem. Faktiski tā, kā viņš raksta par savu pilsētu, nevarētu uzrakstīt neviens. Viņš ir pirmais, kas par skaistu savā Latvijā atzīst pilsētu Rīgu, jeb kā viņš pats to bija dēvējis, savu paradīzi. Protams, mūsdienu Rīga atšķiras no Čaka Rīgas, bet tam nav nozīmes. Čaka mērķis nebija parādīt laiku, bet gan pilsētu. Nozīme ir tam visam, kas veido pilsētu. Mēs paskrienam garām, padomāt par to, kā ir mainījusies pilsēta. Mājas svaigi krāsotas, skārdi notek caurules un jau izgatavots no kaut kā cita, kas lietas laikā varbūt vairs neskan tik romantiski. Plastikāta loga rūtas, kas nav atstājušas nemiņas no koka, kas kādreiz skāra stiklu. Bruģis ir vienīgais, kas dažviet ir palicis. Uz tā mēs vēl dažreiz paslīdam rudeņos, kad kļavu lapas noguļās starp zoli un bruģikmeni. Tomēr pilsētas krāšums ir palicis, tas tikai nedaudz pamainījis savu garderobi. Čakam izdevās ieraudzīt pilsētu no citas skatu punkta. Svarīgi bija pamanīt ne tikai acīm redzamo, bet arī to, kas bija tik ļoti ierasts un ikdienišķs. To, ko cilvēki jau bija pārstājuši ievērot. Viņš uzskatīja, ka, kad spuldzes bulvāros kā zelta krizantēmas zied, tur lampas dzeltens virs galvas mirdz kā nauda. Un tik ir no dabas kā kāds apelsīnu mizas gabals uz trotuāra un redīs lakst sētas mēslu kastē. Varbūt tieši šīs īpašības dēļ Čakam patika klejot pa Rīgas ieliņām, šaurajām un vientuļām, svešu dzīvju un noslēpumu pilnajām, un vienalga, vai tas ir agras rīts, kad atveras logi kā mirdzošs rokas tev pretim, fabrikas dūmu pat izkāpjot no skursteņiem saviem ceļas ar buķeti, cīruļu, skaļo un airo ņipro tev pretim. Vai vakars, kad mēnesis parādās kā zelta santīms priedēs un pāri dakstiņiem un mīlētājiem ris. Čakam visa Rīga zem kājām kā pienceļš blāvo, tik pašā centrā plūst atkal sejā Rīgas dzestrā elpa, zem kājām tumsā kaut kur ūdens urdz, skauj namu stāvus vienaldzīgā telpa un skrejot auto nerēj vairs kā kurts. Tur tālumā dzied auto aizsmuksi balss un vienā sugunīs vispriekšā mirdz. Ģirds pretim trotuārs kā izkausēta alva, bet tas nekas, tur priekšā tālāk, vilinošs un kārs kā odze dzeltena guļ bulvārs, Brīvības bulvārs, varanās naudas un frizēto liepuju slepnākā parāda, un katru stūri un stabu klāja afišas, pilsētu dvēseles, krāsains kliedzošas kā dāmu zeķis, asiņu sarkanas, melnas un zeltanas, pilsētu sekraments, izrāžu un bāru un mītiņu kalendārs, un katrā malā kioski, mierīgi kā svētie dalē lāmas un kā asfalts, kas zem kājām glumš. Čaka Rīga ir tik vienkārša, bet tajā pašā brīdī tik spilgta. Lasot viņu dzejoļus, iztēlē pavērās pilsēta, kas vienmēr klusas. Tālumā no kāda vecās Rīgas kroga klusa un pāršaļ cilvēku klaigas. Pilsēta nekad nav īsta klusa, tā neguļ. Čaks mācēja redzēt cilvēkus saskrītos detaļās. Daži paši liks sevi manīt. Kliedz ar savu ārieni, un tad tu nesies un vēlies apskatīt no ārpuses un iekšpuses, bet iekšā tukšums. Vai tad maz tādu cilvēku redzēti? Skaisti, ka vai acis smiedzas ciet, spoži, bet tik tukši. Gluži kā meitene tramvajā, kas sēdēja pretim tik augstu kā tramvajam izsaņem ārgas 23 grādu salā. Viņa brauc uz viesībām, kur tā saldi sūks liķieri, dejos Čārlstoku un ap 4 no rīta tumsā atdosies lepni frakotam jauneklim. Cilvēki ar zemu reputāciju bija pilsētas iela neatņemama sastāvdaļa. Kustība Čaka dzejoļos ir bezgalīga. Nav iespējams iedomāties Rīgu bez ikrītas sastrēgumiem, cilvēku burzmas un neapmierinātiem vadītājiem, kuriem izdodas pamodināt visus iedzīvotājus. Bet Čakam izdevās izvairīties no šīs rosmes. Tramvaji, mūsdienu mierīgās dzīves ceļa attēlotāji. Tie ir piepildīti ar sarunām, kas duras kā stikli, kā rugāja kājās, kas basas un iztvīks no miesas un domām, man rožains reibums, bet iet ātrāk kā pārējie, lodzoties, drebot un rūcot. Tomēr tā bija vieta, kur varēja izbaudīt vientulību. Padomāt. Padomāt par dzīvi, par to, kā par Rīgu glaužas vakars skaidrs. Un pēc brīža sperot soli uz asfalta slapjās sajust kā dveš salnu pret ielu tumšās ailes un blakus dārzos klusi koki šalts, bet vecpilsētas augsto torņu smailes kā debesīs kā mirdzums, tāls un balts. Čaks mīlēja klejot pa veco Rīgu. It īpaši sapņainās naktīs un bieži ar katru, kas iebrauc no laukiem. Viņš uzskatīja, ka tikai uz vakara tumšo pusi pilsētā iedegas romantika un ilgas, un cilvēku sirdis vairs nav vienmuļs. Centrs un viņa izraudzītās ielas bija viņam mīļš un dārgs, kā iecerēts tuvums. Tur logu atvēris līdz aplinkumam, varu es zvaigžņu vietā vērties gaišās spuldzēs un kāpt Pētera tornīs starp sauli un gaisiem.
un sapņojos grimt par cilvēku, kas visu šo ir cēlis, lai viss tas kļūst nepieciešams man, kā pulss, kā burām vējš, kā kuģim stūrmanis un skrūve. Rodas sajūta, ka Rīga pieder Čakam, un Čaks pieder Rīgai. Kaut kur tālumā vilciens par tiltu aiznes šīs dienas beidzamo stundu, un lampas dzeltenas virs galvas mirts kā nauda. Viss ir gluži tā, kā mīlēja Čaks. Tired of endless walking.